Neko. Artis brauc kārtējies mūsu upes ekspedīcijas un tīrīšanas maršs. Kāpēc tā? Kāpēc tā? Tāpēc Kartis saka, ka tā vajag. Kā ar patiesībā nemāku teikt, viņš jums izskaidros. Esam atbraukuši uz to pašu upīti, kur iepriekš bijām. Artis kaut kur tur lejā kaut ko jau tīrīja, vāc ārā un darīja, bet tur ir vēl viens dambītis, ko es aiziešu un nojauksim. Un tur ir atkal lielais dambis uztaisīts. Viņš saka, ka jājos nosēs, teicu, ka nevajag jaukt nos, tāpēc, ka gribēju pavasarī tur nomočīt ar spinningu pa uzpludinājumu. Bet Artis neatļāva. Teica, tos bebrus. Citēju. Ko? Citēju. Citēju. Tiešā konkrētā latviešu valodā skaistā, vai ne? Tā, paskatāmies, kas man ar atslēgām notiek, kaut kur metājās. Viss ir aizdedzē, ļoti labi. Tā kā jā, ejam. Kā tur bija? Un mēs ejam un ejam. Jā. Tā, kur brienam. Tā, ka cilvēkiem, kad nav ko darīt, viņi vai nu dzer, vai spēlē feņka automātus. Laužam kaklus, kājas, kātus, muguras un visu pārēju. Un kamera, cerams, ka nē. Viss pietika slīcināt kameras. Kaut ko pastāstīsim, kaut ko parādīsim. Tāda atskaite par biedrības darbiem un tā tālāk un tā tālāk. Gan biedrības visas atskaitas vēl kaut kur varas gaitiņos stāv un klīst un karājās, bet drīz būs. Artis jau saka, es vēl ar mākslu nodarbojos. Ēzums bebrs atkal ir pastrādājis, kamēr bija atkušana pirms tam. Mēs viņam palīdzēsim vēl pastrādāt vairāk, lai viņš tielāks un slaidāk. Kādreiz upi testēja, tur tāds liels līkums bija, bet tagad jūs redzat, kad ir viņa tekta, tur viņa nav vēl. Nu jā, rudenī mēs šo nojaucām. Nojauksim vēlreiz. Nojauksim vēlreiz. Ātis saka, ka tā vajag, es nezinu, pieredze viņam ir tieši 3 lielāka nekā man. Tā kā liekam kameru, filmējam. Bebrs uzliesīs par tādu pamatīgu purvu. Artis man sapni par foreļu ķeršanu no supa purvā nogalināja tikko, nu neko, paraudāšu mājās. Bet es sapratu daudz jaunu sāķus, mānekļus, sasējis arī mušas, šogad bišķi vairāk pamastošu, foreles un sapalus. Tas ir Anda iespējā, sveiciens Andi. Šodien ir 14. jā. 15. jā. 15. Pa dienu aizēju pie ārsiem aizbraukt. Tagad pieviedrojos Artim. Artis no rīta jau bija vēl vienā upē, izsteigāja, paskatījās, kas tur notiek ar nārstu. Ieraudzīja gan berzes, gan zivtiņas no viņa aizmuka. Tad nu tā. Šeit es esmu noķēris foreli, lai cik tas dīvaini neliktos pēc tā, kā tā izstās. Bet kādreiz, kad nebija tik šausmīgi liela bebra darbība šeit, tad tev upe tecēja pa vienu gultni, līdz ar to arī zivs varēja brīvi staigāt augšā lejā. Un ārsta posmu šeit pa purvu izaugt un tad iet apakaļ lejā. Bet viņām taču arī tagad ir jābūt, tagad purvainai, vai te ne? Nē, nu viņas jau netika prom visus 2 gadus. Tāpēc tā bišķi tagad esam nolēmuši to visu atdzīvināt un gan jau, ka ūdens pats arī tiks galā. Tā kā šeit redzēt, šeit ir liels atvars bija. Jo te pa šito stūri, kad stāv un tā upe tek, te bija atvars. Un te atkal viņa aizgāja pa tādu šauru dziļu vietu, kad es viņu pāradusies pirmkārt uz Zampoju. Tālāk tur uz turieni.
Tad upe tā pa maliņu aizgāja tālāk un kļuva uz gravu, kur viņi strauji tek un ir akmeņaini. Tāpēc mēs sakām, man interesi pēc paiet uz augšu, pastīties, ko tur bezbiri sadarījuši par šitiem gadiem. Un tad saprast, ko mēs šo upi varam mēģināt izdarīt. Nu, tad jūs jau sakosiet mūsu darbībām, tad jūs redzēsiet, kā upe un viss tas pārējais, kas šeit ir, izmainās pa gadiem. Tas nav, protams, vienas dienas, kā teikt, īsināms jautājums. Tas ir pamatīgs un ilgs darbs. To pierādīja mums viena upe, ko es šogad arī skatījāties foreles kamerās jau otro gadu. Mēs šo upi nekā esam uztaisījuši par to, kas tur tagad ir. Un tur vēl ir tiešām daudz darba darām un godīgi pateikšu, mēs ar džekiem, kas ņēmās tur pa to upi, tas jau ir jau vairāk kā 10 gadu darba rezultāts pa lielam. Un tāpēc, ja mēs katrs tā paņemsim sev pie mājas tuvāko, teiksim, upi un pieskatīsim un darīsim lietas, kas jādara rudeņos un arī pieskatīsim vasarā un, teiksim, pastrādāsim tai upē, ieliksim, teiksim, kādā saklā smilšainā posmā kādu koku vai akmeņus iebērsim, lai veidojās lielām zīmēm slēptos un arī bišķi ūdens maisās, ne tikai viņš notek pāri un viss. Tā kā latviešu labs teiciens, darbs dara darītāji. Ja mēs darīsim, tad arī Darbs dara lielas foreles. Jā. Un iespējams, kad maijā, kad šeit ziedēs puķītes, dziedās putniņi, mēs parādīsim skaistu video ar kādu purva lielu foreli. Tas ir vilka pērns. Kāds eksperts varētu iekomentēt. Kaut kur viņa ir plata. Varbūt arī lūdzu. Nu, kas tas ir? Es teiktu, ka tas jau varētu būt, kad lūzis plata tā pēda. Bebrs dabūja labi pa počku, kas tagad bišķi arī ledus krakšķiešanas kontūzija viņam būs un visu puru, tā kā kaut kāds darbiņš labs ir izdarīts atkal. Un tad mēs tā izdomājam, ka mēs šito upi tad mēģināsim parādīt, kā no kakas uztaisīt konfekti. Un kā redzēt, ka smuki skalojās. Viena no top vietām būs vasarā, jo šī puse ir saules puse, kā reiz viņa ir noēnota. Un gan jau, ka tur kāds sēdē. Ja ne šeit, tad varbūt tālāk kādā vietiņā. Sēdēs vai ne, tas tā, bet tas, ka mēs kaut kādā februārī šitā palaidžam vaļā ūdeni, tas kaut kā ietekmē to zivi? Mazuļu, cikarus? Nu, pirmkārt, mazuļu jau vēl nav, mazuļi būs pavasarī, jā. Un ir jau tā, ka nevajadzētu raut vaļā kaut kādas bebru dāmas, kur šausmīgs smilšs sanesis ir. Nu labi, tagad mēs atrāvām tur dzidrs ūdens. Jā, nu tur purus un tas ūdens dzidrs. Un ir jau lieta tāda, ka, teiksim, ja nav šausmīgi daudz draza, kas iet lejā pa upi, tad jau tā zivī nekas nav, jo tāpatās, kā jūs paši redzat ārā, mums ir mīnus 27 grādi, pēc nedēļas ir 0, atkusnis ūdeņi upēs ceļās pa 2-3 metri lielajās, ja, un mazajās tāpatās notiek kaut kāds plūdmaiņas no minimālā ziemas līmeņa līdz pavasara paliem, un atkal tad ir augsts un ledi un viss pārējais. Tā kā, zivs jau spēj pielāgoties, tāpēc viņa dzīvo tādā vidē, kur viņa spēj izdzīvot. Un foreli ir tas brīnumainais zvērs, kas spēj izdzīvot gan straujtecē, gan šitādā, kā mēs sakam, atejā. Ja. Tā kā, ir jau tā, protams, riska faktors par to ūdens aizskalot tos ikrus prom, bet es jau domāju, ka forela māk viņus tāpat noslēpt straujtecē, un tie ikri ir domāti, straujtecē viņiem jāattīstās, tātad viņi tur arī paliks visdrīzāk līdz pavasarim, kad arī izlīdīs no tām savām akmens mājiņām ārā oļu, un nekas tur slikts nenotiks, es domāju. Es šeit jau šogad šitajā upē esmu jau 2 reizes izsteigājis, vienreiz ar spinningu, vienreiz ar mušu. Zīvis redzējis esmu, noķēris ne. Mēģinās vēl, bet februāris, tur nav lielas prasības, tur neko nevar izvirzīt, ka 5 zivis noķer, tur 30 centimetriem, nē. Viena zivs jau par dienu, ja tu viņu redz, tas jau ir daudz ziemā. Tāpēc ziemā es personīgi nemaz neejam atšķirēt, es neredzu tam jēgu. Tikpat labi bez kāta var pastaigāt, pastīties, kas upē notiek, bebri taisa darbus, nedarbus. Vai arī, tā kā mēs šodien atbraucām nočekot, kas notiek upē, un
Beigās konstatējām, ka bebras akali pa atkuši laika kaut ko uzčiņīs, bet mēs esam forši demolātori, mēs mākam ātri novienādot to visu pasākumu līdz gultnei, tā lai upe brīvi. Kā ar medību atļauju iet? Jā, martā sāksies medību kursi, līdz ar to bebriem ies plāni, kad būs kabatā atļauja, tā kā nešaut, es viņus nešaušu tīras slazdiem, jo man nav vēlēšanās pirkt ieroci, ne arī gribu šaut uz zāriem. Labāk, kad es ielieku to rāmīti, un es atnāku nākošā dienā, un viņš rāmītī smuki ir iepozējis. Var pieteikties uz kotletēm. Vairs jau nav, visi novienādots pa lielu. Bet, jā, tad bebru rādis, ja kādam vajadzēs, un kas gribēs ņemties ar viņām, tad varēs dabūt. Vasarā, protams, ka es to nedarīšu, jo pirmkārt, tas nav ne liederīgi, ne arī jēgpilni, jo tāpatās viņš pa nakti sasmaks, tas zvērs, un vienkārši medīt, lai izmestu viņu krūmos, tas arī nav. Arī vasarā, bebru dambim vasarā ir savs uzdevums. Jā. Tur nevajag viņus, tie, kas saka, visus jauk nos, nē. Nē. Šitādā laikā, kad ūdens ir augsts, kad izskalo, jā, bet ja vasarā, kad jau ūdens ir maz un nojauc nost un augšā vispār tur kaut kas aiziet pieskari, nedara. Ir, teiksim, ja šausmīgi gribās nojaukt, jā, tad jaucam tādus dambjus, kā šeit, kad tak pa puru, jā, kad mēs vienkārši nojaucam tā, lai upi iet savā gultnē. Jā, nevajag jaukt, teiksim, dambjus, kas ir izveidoti, teiksim, upes gravā, ir pacelts līmenis, bet, tā, ka neskalo ārā krastus, nav mežā ūdens. Atbrauc uz sasiet mums. Jā, atbrauc uz valsts. Gan jau tie bija kādi Vietējie tad viens nejaus, mēs te cīnamies jau ar to. mednieki, vai kas jūs? Kas jūs? Mēs esam ļoti aktīvi forļu sapmaņi. Kā privāti? Jā. Mēs zivīm vai kas? Nē, bez zivīm, tie tur Dubras kungs ir pa lielām upēm, mēs pa mazām čurām kā reiz cīnamies. Kas jūs tā? Kas jūs pēc? Mums tagad procesā ir. Bebru dambi neviens nav aizlaucis likumiski nojaukt, tā kā ir atļauts. Viņi jau apnikuši te tur, mednieki neko te nedara. Kopīt upes. Jā. Kā biedrība saucās? Mazās upes, bet mums ir iesniegt papīru. Nē, ok. Interesanti lieta, jā. Un kādas jums vēl ir upes, ko jūs vēl pieskatāt? Visu sāku. Bet pat ejien, jā? Jā, ne jau pa Latgali, ne. Nē, tik tālu mēs neticam. Jā. Un tad jūs tā kā dambjus pajaucat. Jā, saldējam rokas čakajamies. Ieliekam kādu lielāku koku iekšā, tur taisnas lai posms, vienkārši iesprožam, ieliekam, iekantējam, un tad viņš tur paliek un izrok bedri, kur zivīm palikt. Jo kaut kad mēs pērsi tīrījām no kritumā. Tas bija ar Dubru, jā. Jā. Bet tur pa daudz iztīrīja beigās. Es nezinu, kā uz to skatās. Jā. Nē, zinātnieki pašties, ka pa daudz. Es saku uz laivotājs vairāk. Te jau nav kur. Nē, šita nav un arī pērsē īsti nav. Tur, kādas tur varbūt 3 nedēļas var laivot. Vasarā tur tā kā kādas intereses, jā. Pērsa bija tik aizskritus, ka tur vispār nebija ko ieiet. Tos atļauts ir, tu man labi, ka atļauj. Tos atļauj, jā. Jā, un tad līdzāk beidzot pareizi, jo tādas miskas saveidojušos. Bet ir jau daudzi, kas arī, vienkārši, piemēram, tā pati Mergupe, mēs tur iesniedzām arī valsts vides dienestā par to, ka bija izāģēti koki šie tie Eiropas segliņš, kā viņš saucās, arī, krūms, jā. Viss notīrīs, vienkārši iztīrīs projām. Viss izvākts. Upe iet bojā. Viņš attaugs, bet tāpatās vienkārši upe paliek vairāk kilometru garumā bez nevienas ēnas. Plašveidīgiem tas galīgi pie sirds neiet, un upe aizauga. Zāle aizauga ļoti ātri. Nekas labs beigās tur nav. Paldies arī jums par jūsu darbu, kā braucāt, skatieties, ko mēs te darām. Varbūt tās ir kā, ja pilna mašīna ar malku piekrāvē. Jā. Es tagad braucu garām paskatījos, zinu, un dambi izjauc tā, es tikai iemetu, nebraucu speciāli, kad gribu skatīties, bet redzu, ka jūs darbojaties labi. Nē, mēs palēnām. Mēs palēnām visas tās upes gribam savas kārtībā, kas te ir. Un kad biedrība saucā? Mācās upes. Mums ir procesā tapšanas, tā kā. Savādāk jau nevar, arī ar to Jānis runājam, viņš saka, kā es privātiem jums to cēlumu īsti nevaru, viņš saka, jūs uzrakstat iesniegumu no biedrības, ka nav problēma. Un tās mazās upes, kāda garuma jūs jau uzskatāt tās upēm? Kas ir upe? Viss, kas tek. Viss, kas tek, visur, kur ir forela. Forela. Jā. Bet 30 kilometrīgā nav dīzāk. Tas jau ir strauts, tas jau ir tāds. Tāpēc jautāju. Nē, viss, kas ir drošiem metrs pusotras uz augšu. Šitā ir upe jau, ja? Šitā ir upe. Cik viņa gara? 12. Tad jā.
Nu labi, tu saimniekojat, jā. Nu. Visiem labi. Nē, nu garu. Kādam darbiem, jā. Labi. Tev kaut kas tik mums agrāk video.